Iesākumā bija vārds, un vārds bija pie Dieva, un vārds bija Dievs. Tas bija iesākumā pie Dieva, caur viņu viss ir radies, bez viņa nekas nav radies, kas ir. Iesākumā bija vārds, un vārds bija pie Dieva, un vārds bija Dievs. Tas bija iesākumā pie Dieva, caur viņu viss ir radies, bez viņa nekas nav radies, kas ir. Viņā bija dzīvība, un dzīvība bija cilvēku gaisma. Gaisma spīd tumsībā, bet tumsība to neuzņēma. Nāca cilvēks Dieva sūtīts, viņš nāca liecības dēļ, lai liecinātu par gaismu, lai visi nāktu pie ticības savu viņu. Viņš pats nebija gaisma, bet nāca, lai liecinātu par gaismu, kas bija patiesais gaišums, kas nāca pasaulē, kas apgaismo ikvienu cilvēku. Viņš bija pasaulē, un pasaulē caur viņu radusies, bet pasaulē viņu nepazina. Un vārds tapa miesa, un mājoja mūsu vidū, un mēs skatījām viņa godību, tādu godību, kā tava vienpiedzimušā dēla pilnu žēlastības un patiesības, pilnu žēlastības, pilnu žēlastības, pilnu žēlastības. Vārds tapa miesa, un mājoja mūsu vidū, un mēs skatījām viņa godību, tādu godību, kā tava vienpiedzimušā dēla pilnu žēlastības un patiesības, pilnu žēlastības, pilnu žēlastības, pilnu žēlastības. Jo tik ļoti Dievs pasauli mīlējis, kā viņš devis savu vienpiedzimušo dēlu, lai neviens, kas viņam tic, nepazustu, bet dabūtu mūžīgo dzīvību. Jo tik ļoti Dievs pasauli mīlējis, kā viņš devis savu vienpiedzimušo dēlu, lai neviens, kas viņam tic, nepazustu, bet dabūtu mūžīgo dzīvību. Jo Dievs savu dēlu nav sūtījis pasaulē, lai tas pasauli tiesātu, bet lai pasaulē caur viņu tiktu glābta. Jo Dievs savu dēlu nav sūtījis pasaulē, lai tas pasauli tiesātu, bet lai pasaulē caur viņu tiktu glābta.